Raivi, otrais treniņš vēl tikai Turcijā, bet no malas izskatījās ļoti aktīvs, bez pauzēm. Kāds tas bija? Jā, mums bija šodien 2 treniņi. Pirmais bija tāds vieglāks, ievelkošais, lai kājas iekustinā pēc vakardienas ilgā ceļa visu dienu. Šodien vakarā jau bija tāds aktīvāks treniņš, lai iedarbinātu sirds bišķi un parīt jau spēli mums, tā lai būtu gatavi mēs. Tā atmosfēra, kas ir treniņā šajās mazajās spēlēs, nebaidās iet arī kaus kaulā, notiek tāda laba cīņa arī par vietu sastāvā, laikam, ne? Protams, šitās spēles pašas interesantākās. Neviens negrib zaudēt, iet cīnās līdz galam, un tāpēc citās spēles tādas, kuras neviens nekad nepadodās. Mums citreiz arī dabū kādas traumas, bet tāds futbols. Dubajā tev bija viens no, ja ne lielākais spēles laiks tieši tajās pārbaudas spēlēs. Kā tu jūties pēc tās pirmās treniņa nometnes? Ja godīgi jūtos ļoti labi. Bija labi treniņi nometnē grūti. Varēja labi uzņemt formu, jau decembrī sākām trenēties. Ķermenis jau bija adaptējies, nebija tik traki tās spēles 2 nospēlēt. Par tām brīvajām nosacīt dienām, kas bija pastāsti, kur pavadīja un kā patika tas laiks? Protams, brīvdienas vienmēr patīk. Mums bija aizbraucis ar ģimenes jau bērniem uz Austriju, apskatīt nedaudz vīni, tā kā tur pavadīja savas brīvdienas. Dubai un Turcija, kur tev varbūt labāk patīk tādā no treniņa nometnes viedokļa? Nav tik karsti, kā liekas, arī gaiss tāds nedaudz svaigāks. Jā, Turcijā laikapstākļi nedaudz labāk ir, bet Dubajā laukuma kvalitāte ir labāk nekā šeit, bet pēc laikapstākļiem labāk šeit man patīk. Tam laukumam vajag tā būtiski adaptēties, ir vajadzīgs kaut kāds liels laiks? Nē, liels laiks nav vajadzīgs. 1-2 treniņi, lai adaptētos laukumam, un tad jau pierod pie viņa. Ko no spēlēm sagaida jau pavisam drīz pret tādu diezgan nopietnu pretinieku, pret Ļevskiju Sofijas? Galvenais, lai komandas spēle mums padodās labi, lai izveidojas savstarpējā ķīmija. Šobrīd galvenais arī, es domāju, ir pārbaudas spēlēs uzņemt fizisko formu un atrast to īsto sastāvu, 11-nieku un, protams, arī uzvarēt spēles. Nekad negribās zaudēt, vienalga tā ir pārbaudas spēle vai čempionāta spēle. Vienmēr gribās uzvarēt. Nedaudz par to ķīmiju, mēnesis ir riņķī, kā tā veidojas? Man liekas, ka viss ļoti labi. Mums lielākā daļa sastāvs palicis no pagājušā gada, pāris spēlētāji nākuši klāt. Viņi adaptējušies komandā labi, ir tā, ka viss kārtībā. Ok, paldies. Paldies.